labi, slikti vai paragri pateikt, vai kaut kā grūti saprast, bet potenciāls piemērs gana daudz raisa ekonomikas ministrs, kuram tiešām tāda ideja un rīcības vēriena grūti pārmest. Kā, kur izskatās, tur tiešām var pēc tam diskutēt, bet noteikti ir labas lietas, ir kaut kas, kuras varbūt bišķiņ šaubīgāk skatot. Bet par tām pārtikas cenām. Sagodīgi, man bišķiņ kaitina. Man kaitina tā sajūta, ka tie tirgotāji ir bišķiņ atļaujušies par daudz. Vismaz tādā sajūtu līmenī man. Kādas ir tev sajūtas? Pirmkārt ir... Jā. Saprotu, ka pētniekam ir prasīt par sajūtām. Nē, sajūtas jau mēs jau arī esam cilvēki. Jā, un tas, kā es jūtos, ir tas, kā es rīkojos. Tieši tā. Kā lai pasaka, tas, ko ir jāsaprot, kad privātais sektors neatteiksies no peļņas. Ne bankas, ne lielveikali, ne mazas bodītes, neviens. Cilvēki domā racionāli, ja būs iespēja, pelnīs. Tas jau ideja, būtība, komerclība pateiks, kāpēc vispār ir dibināta ar kādu. Protams, bet jautājums ir, kādā veidā un ko viņi var darīt. Un ja, piemēram, Zviedru uzņēmums, kur ir arotbiedrība, ko neatļaus daudz ko darīt, es varu sadarīt. Es nevaru uz vienu piemēru uzreiz norādīt. Es varētu atrast, ja ļoti vajadzētu, kad šie uzņēmumi darīs Latvijā, kur arotbiedrības nav tik spēcīgas, tās lietas, ko viņi Zviedrijā neiedomāsies darīt. Tāpēc, ka viņi tik forši un labi ir, viņi noteikti arī, ka tādi ir, jā, bet tāpēc, ka vienkārši drīkst, jā, un ar lielveikaliem ir līdzīgi. No vienas puses es atbalstu kaut kur šo pieeju, kad tas vaiprāts tāds nevar būt ilgi, jo ar tām cenām mēs varbūt arī pētīsim šo jautājumu. Mēs te mazliet runājam, un tad es varētu racionālāk runāt, skatīties, kas un kā ir. Bet man kā cilvēkam, ieejot veikalā, daudz tiek arī... nav. Kaut kas tur nav. Ja? Tas nav sajūta, jā. Jo nevar būt, tu aizbrauc uz Norvēģiju un tu jūties kā mājās. Nevar būt. Tur brauc uz kaut kādu, pat raku ir Vācijā, visi pa lēto, jā. Kaut kas te, un paskaties statistikā, jā, atkal, mums taču tur vidē alga tur vai kas, jā, tur ir, pat ja mēs ēna ekonomiku pierēķinām, tik un tā, kaut kas nav. Bet ir jautājums, ko to var darīt. Principā, būtu labi, ja saulaicīgi tiktu skatīts no konkurences viedokļa. Un tas droši vien būtu konkurētspējas šis te jautājums, kas mums ir konkurences komisijas, ja, kas meklējas jauno vadītāju, ja, kas tikko aizgāja uz citu darbu. Ja. Kur varbūt arī varētu iesaistīties, ja kādam, kas mums klausās, vai varbūt man pašam jāiet, es nezinu, jā. Nopietni, jo šīs te problēmas ar bankām, kas ir negodīgi konkurence, kaut kur izskatās, kad iespējams potenciāli, es nevaru apgalvot, jā, bet tas ir jautājums, lai man kāds tiesā uzreiz. Jā, man nav uzreiz, ka... Bet būtu labi, ja tu laicīgi skaties, kad nevar izveidoties tāda situācija, kad atsevišķi lielveikali var diktēt tur cenas. Un mēs jau arī, man liekas, baigi nekādas līdlām ieejot, neredzējām nekādas atšķirības. Ja būtībā tas tirgus pielāgo. Tas bija, tas sākuma uzrāviens bija, un tad ir jautājums, kurš kuram pievilkās klāt. Bet es nedomāju, ka līdlām. Kurš kuram? Es domāju, ka tā atbildi ir skaidrs. Cenas jau baigi nemazinājās tā kopumā, ne? Un tāpēc, ja nepieļaut situāciju, ja tā varētu ideālā pasaulē, nepieļaut situāciju, kad lielie kaut ko diktē. Bankas, lielveikali, vai vēl kaut kas, jā, kas ir tur, labi, oligopoli viņi šeit nebūs, jā, bet, viņi būs ar zināmu ietekmi, kas potenciāli, es atkal uzsveru, potenciāli var vienoties vai vismaz redzēt, piemērot, pielāgoties viens otru. Tas būtu vienkāršāk. Tagad, kad tā situācija ir nogulēta, tad es domāju, ka drīzāk ar konkurences tiesībām šo te vajadzētu mēģināt labot situāciju, jo iejaukšanās cenos jau ir... Uzcenojuma griezti ir kaut kas, kas... tas višpus PSRS vēl. Jā, tāpēc arī smējos, ka es biju pilnīgi aizmirsis. Desā taču tagad iekšā ir LSD spēļi. Sociķi, varbūt tas ir tas īstais iemesls. Es domāju, ka sociķi dzer tēju un spļauj ārā, nesaprot, kas tur notiek. Mūsu idejas, ir tiek īstenots, un mēs pat neko neesam, mēs pat koalīcijā neesam, jā. Tas ir, šī ir tāda arī ar bankām, jā. Skaidrs, ka bankas, es būtu par to, lai bankas daudz vairāk kreditētu.
man ļoti nepatīk daudz kas saistībā ar bankām, bet jautājums, kā to risināt? Ja? Tad arī, tad ir vai nu tirgus kaut kādā veidā, viņš ir regulēts, viņi nav tik viegli atvērti. Ir kaut kas ar to jādara, jo nav pareizi, ka mēs pārmaksājam, kā iedzīvotāji par pārtiku, ja tas tā tiešām ir, izskatās teorētiski, ka tas tā varētu būt. Nav pareizi, ka mēs maksājam vairāk par kredītiem, nav pareizi, ka mums ir finanšu sistēma, kas pietiekoši nefinansē uzņēmumus. Ja? Tās viss ir reāls problēmas. Bet tas veids, kā to ierobežo, ar bankām, varbūt vēl var darīt tā, kā tagad tiek darīts, bet ar lielveikaliem es būtu uzmanīgāks.